Sibila uzzina, ka Aivars bijis gatavs aizdot viņai naudu. Mareks lutina Danu, Nikolais dusmojas, ka Sibila ir gatava pārdoties par naudu. Aivars pieņem nopietnu lēmumu attiecībā uz Sibilu. Eva mēģina iesaistīt Lidiju savu mērķu sasniegšanā. Gatis jūtas pazemots un nodots. Vadims ķeras pie kardināliem līdzekļiem, lai piespiestu Žeņu piekrist viņa piedāvājumam. Es biju iedomājusies, ka es pazīstu cilvēkus. Es taču esmu nostrādājusi savā bufetē nescik gadus ar kādiem tipiem. Es tikai neesmu tikusies, bet kaut ko tādu. Nē, kā es varēju nesaprast? Kāds tas Vadims ir briesmons? Pasaka, kā? Māmu, Vadims ir ļoti labs aktieris. Jā, tas ir točina. Tu zini, sākumā kāds viņš iztēlojās galants laipns. Galants laipns? Atnāca ar 2 izsitējiem galants. Zini, man likās, ka man ir beigas klāt. Man vēl tagad rokas trīc. Jā, un tēti gandrīz nogalināja. Viņam pat šodien vedars sap. Tu zini, viņi nebūtu pārstājuši sist, ja tu nebūtu Vadimam apsolījis to, ko viņš grib. Kas tas bija, ko tu viņam apsolīji? Nē, paliek, mūs. Pagaidi, tu man pasaki, ko viņš no tevs grib? Māmu, tev tas nav jāzina vienkārši, ne? Žeņā, es esmu tava māte. Labi, tu gribi, jā? Jā, protams. Okay. Es apsolīju ar viņu pārgulēt. Ko? Es apsolīju ar viņu pārgulēt. Tas ir tas, ko viņš grib. Žeņā! Ārprāts! Ar šito izvirtuli! Ko viņš vispār iedomājas? Žeņā! Nē! Žeņā! Kāpēc tepat? Kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Lops, šitāds lops. Pretīgais lops, kaut viņam olas nokalst, kaut viņš nosprāgtu. Nē, Žeņ, tā nevar, kaut kas jādara. Es nezinu, varbūt mums vajag iet uz policiju, ko? Nevajag mums nekur iet. Kāpēc? Vadījumam visur ir savi cilvēki. Mums ir pierādījumi? Nav. Viņa sita tā, lai nepaliek zilumi. Jā, maitas, bet kaut kas taču ir jādara. Tu saproti, kaut kas taču ir jādara. Tu taču nedomā ar viņu pārgulēt, vai ne? Tavuprāt, ir cits risinājums. Ko? Meitiņ, tu ko ar šito pretīgo bandītu? Un kāpēc vispār viņš uz tevi aci uzlicis? Tu taču esi precēta sieva. Jā, viņš grib atcerēties pagātni. Kādu pagātni? Māma, ir kaut kas, ko tu par mani nezini. Kas? Nekas. Es satikos ar Vadimu. 2 gadus tā. Kāpēc? Labprātīgi? Tas jau bija pirms Feliks un... Viņš ir bagāts cilvēks. Viņš ziedi, restorāni, viss kaut kas un... dura prosta. Bet tagad tu vairs neesi nekāda dura. Un tu nedomā piekrist tā izvirtuļu prasībām nemūžam. Un nekad... Es viņam vakar apsolīju. Ko tu apsolīji? Viņš to solījumu no tevis ar varu izspieda. Tas bija solījums. Un vispār tu viņam neko neesi parādā. Jā? Es nē, bet tu joprojām esi. Un es vienkārši baidos domāt, ja es ar viņu nepargulēšu, ko viņš var... Tev vispār ne par ko nav jādomā, tāpēc, ka es to nepieļaušu. Nemūžam. Jā, ko tu darīsi? Es tevi ieslēgšu, lai tu nedomā darīt muļķības. Māmu, ko tu darīji? Laid mani ārā, mammu! Es tev no kafejnīcas atnesīšu kaut ko garšīgu. Man nevajag neko garšīgu. Un tad mēs mierīgi parunāsimies. Atslēdz durvis, lūdzu. Ko tu gribēsi? Tu gribēsi krēmu vai kūciņu? Es neko negribu. Es tev atnesīšu
vienmēr kaut ko, un gan jau tev kaut kas sakārosies. Māmu, atslēdz durvis! Tu līd pār! Māmu! Halo, Jezup! Labi, Kaspar. Man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Jā, mana mamma nejauši ieslēdza mani savā numurā. Jūs varat atnākt? Jā, Sibila Gončarova, Luks. Jā, paldies. Es gaidu, jā. Jā. Aivar? Tā, Jezup. Zenta man teica, ka viņa ir atradusi saplēstas glāzes. Tu nezini, kurā numurā tas bija? Jā, es zinu, pareizi. Es aizmirsu Zentiškai pateikt, jā. Nu, tad pasaki man. Nu, kas to izdarīja? Kāds no klientiem? Man taču jāzina. Jā. Nu, nē, tur klienti nebija vainīgi. Bet kurš tād? Kāds no personāla? Man tak jāzina, kam to rēķinu piestādīt. Tas glāzes nav no lētajām. Nu, sanāca mums tā. Nu, ko es varu pateikt? Tu biji tas vainīgais? Nu, nē, es viens arī tas jauniņais Kaspars ar tur bija. Kopā paklausies, ko tā jūs tur nakts dežūras laikā ballītes rīkojat? Tu zini, ko, Jezup, ja tu tur viņus kūdi uz tādām muļķībām, es būšu spiests tev atlaist. Ko atlaist? Es viņus pieķēru nakts vidū, tur, zini, numuriņā spaidāmies. Ko? Jā, es aizgāju, domāju, kur Kaspars pazudis, skatos, reku tur abi, jā. Nu, piedod par tām glāzēm, nu tā sanāca. Labi. Tieciet jūs paši skaidrībā, kurš par to skādu maksās. Variet. Mans nabaga varonis. Nu, tev ļoti vēl sāp ko. Tevis un Žaņas dēļ es varu ne tev vien paciest. Tu tikai nedomā, ka es tevi vairs nevaru aizstāvēt. Nē, vakar tie buļļi un vienkārši uz pārsteigumu paņēma. Jā, es jau tā domāju. Labi. Vai tu vari iedomāties, ko tas maita Vadims tagad grib? Ko tā? Tev nav ne jausmas, ko Žeņa viņam ir apsolījusi. Dzīvokļus, ne? Seksu! Ko? Iedomājies, tas perversais bandīts grib ar Žeņu pārgulēt. Ar mūsu meitiņu tikai par manu līķi. Un tu zini, kas ir trakākais? Trakākais ir tas, ka man liekas, ka Žeņa ir nolēmusi upurēties un to arī darīt. Kas viņa ir jukusi? Nekāda gadījuma. Paklausies, man liekas, ka tev pašām vajag aiziet un ar viņu parunāt, nu tiešām, ka nesastrādā muļķības, nu. Kur viņa ir? Manā numuriņā, bet vispirms mēs aiziesim uz virtuvi, paņemsim kaut ko garšīgu, un tad mierīgā atmosfērā mēs to visu pārunāsim. Bet ja nu viņa pa to laiku aiziet? Nekur viņa neaizies, es viņu ieslēdzu katram gadījumam. Bet tagad vispirms mēs ejam uz virtuvi, nāc līdzi. Pagaidi. Kaut kas. Kas ir? Tev kas ir? Tevis dēļ tikko no Aivara pa kaklu dabūju. Un ko es izdarīju? Ko es? Es tās glāzes aplēšu. Tu man starp citu esi parādā par numuriņu arī. Cik tad es tev esmu parādā? Numuriņš maksā 80 eiro. Glāzes, nu, nezinu, 10. Nu, tagad jāsamaksā? Jā, protams, uzreiz. Labi. No problēma. Tā, 80, jā? Tas par to numuriņu, nekad 10 par glāzēm. Viss? Baigi biezais jūties, ja, kad šitā naudu plāties? Tev nav mācīts neskaitīt naudas, sveši cilvēku makos, ko? Tu nebūsi tas, kurš mani audzinās, jā? Protams, ka es nebūšu. Es iešu uz saunu, man ir brīvs. Jāizmanto iespēju, kamēr darbiniekiem pa velti. Čau! Žeņa! Žiņā! Žeņa! Nu, ej, skaties, nu, kur tu stāvi? Dod šurp man tās kūpas un tās salvets. Ej, skaties. Nu, droši vien, ka viņi to Kur viņi ir, nu? Dievs, nu, tu nevari pats paskatīties. Vienmēr man viss jāskatās. Žiņā! Nav. Kā? Tu taču teici, ka ieslēdzi? Aizbēgusi. Ko? Tu teici, ka tu ieslēdzi, nu? Nu, ko es varu darīt? Es tev saku,
viņa ir aizbēgusi. Vai tu saprati, ko tu esi izdarījusi? Arī. Tu pati savu meitu esi iegrudusi tā briesmoņa gultā. Ko tu man te visu laiku pārmet? Tu pats arī varēji ātrāk višķiņ painteresēties, ko tas vadījums no viņas grib. Tu un tas tavas azarta spēles. Ej, uzspēlē vēl! Ej, uzspēlē! Tagad, ko tagad darīt? Es nezinu. Es sāku domāt, vai tik tai Kasparā es neesmu kļūdījies. Viņam likās tāds nopietns, mērķtiecīgs puisis. Bet tu kaut kas mainījies? Izskatās, ka tā špidrilka viņu interesē vairāk nekā darba lietas. Tu domā Anniju? Nu jā, sākuši pa kaktiem meņģēties. Kungs, vai tu pats redzēji? Nē, man teica. Teica, mazums ko nesarunā. Es neko tādu neesmu manījusi. Man viņa liekas jauka, godīga meitene. Man likās, ka viņa slikti Kasparu ietekmē. Bet ja nu ir otrādi, ko? Klausies, varbūt, ka viņi varētu pamainīties. Lai Kaspars pie tevis pastrādā kādu laiku, tad tu varēsi viņu pavērot. Ja tu tā gribi, kāpēc ne? Un to ar savu skolotājas aci uzreiz pateiks, kas ir kas. Labi, sūt to puiku te. Bet tu viņu kārtīgi nostrādini tā, lai viņam muļķības nenāk prātā. Labi. Čau. Tu arī te? Nezinu, neesmu. Durvis aiztais ciet, nelaid augstumu iekšā. Tu esi tik salīga. Durvis, es teicu, vai nāc iekšā, vai ej prom. Kas tu sēdēs pirtī treniņbiksēs? Nē, es zinu dreskodu. Tā ir labāk? Tu nezini, kur Ženja? Viņai ģēlas. Kā? Tev ir vienalga? Kas tu man tur? To es no tevis negaidīju. Ko tu te vari, tu? Ko tu ārdies? Es nedrīkstēju Ženju pie ķošas slēst. Kas tev nepatīk? Kā tu nekā nezini? Ko tieši? Viņa tad pie vāģībā aizgāja. Kādā sakā? Lai pārgulētu. Tad Vaģims Sibilē to parādu atlaidīs. Pārgu, ko tu mūdi? La-da-dī-da, la-dī-pa-da, la-opa, pa-pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa. Okay. La-da-dī-da, la-dī, la-dī, la-ne-ne-ne-ne-ne-ne, la-da-dī-da, la-dī. La-dee, la-da-dee, la-la-lam, ta-dee, la-da-dee, la-da-dee, ta-dee, tap, ta-da-dee, la-da-dee, pa-dee, pa-da-dee, la-dee, ta-dee, la-da-dee. Neko es nemuldu, es tev stāstu, Ženja, tam maitam apsolīja pārgulēt. Un tad viņš Sibilē to parādu atlaidīs. Kas tev vēl pa murgiem? Un Sibila ieslēdza Ženju numura. Jā. Lai viņa netek pie tā Vaģima. Bet Ženja vienalga ir aizbegusi. Pie Vadima. Droši vien viņa ir gatava uzupurēties. Nekas tās nenotiks. Es tūlīt pat laižu uz Marispā. Es arī. Nē, es viens pats savu tipu par Einuku pataisīšu. Bet viņam tā ir miesas sargi. Netiksi garām? Tikšu. Man ir lomiks mašīnā. Ejam. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Es pie jums. Sēdieties, lūdzu. Bet jūs taču esat precējusies. Jā. Jums taču nevajag iepazīšanās biroja pakalpojumu. Protams, nē, runa nav par to. Tad jau nav nekas labs? Jā. Es klausos. Lūk, lieta ir tāda, ka mana mamma paspēlēja jūsu vīram 50 000, un viņā arī parakstīja parādzīmi. Es nekad viņu lietās nejaucos, diemžēl, bet... Jā, es saprotu, bet es jums pateikšu, ka Vadims ir gatavs atlaist šo parādu, ja es ar viņu pārgulēšu. Jūs arī nejauksieties.
tā tas arī beidzās. Iejaucās tavs papucis, pēc tam Silvija pieslēdzās. Nācās palaist Megiju vaļā. Nu, kas tu tik atrid ņēma un nobijies no mana papiņa? Nu, ko man vajadzēja darīt? Mest Megiju pār plecu un stiept prom? Nu, bet kaut vai! Kā tad? Negribu sabojāt attiecības ar tavu papuci, pirms mēs esam oficiāli iepazinušies. Gospodi, ko tu vari tā ņemties? Kur tu iesi? Es iešu uz Marespā. Pie Vadima? Nē, es iešu pie Silvošas un dabūšu caur viņu to skuķi rokā. Varbūt viņi tev kā radiniecei palīdzēs. Tu zini, ko es tagad mierā nelikšos, kamēr es to Megiju dabūšu. Tāpēc, ka tu vienkārši par citu neko nevari domāt. A man nevajag, lai tu domā par kaut kādu Evas šantāžu. Čau! Es vienkārši nezinu, ko man darīt, un Ja tāpēc tiešām ir tā, kā jūs mēģināt man iestāstīt, es nemēloju. tad es pati gribu pārliecināties par to. Jā. Es pati gribu redzēt un dzirdēt, kā mans vīrs mēģina jūs piespiest ar viņu pārgūt. Jā, tāpēc es arī atnācu pie jums. Un kurā numurā jūs tiekaties? 12. Un, piemēram, ja jūs nejauši atnāksiet pēc kādām 15, 20 minūtēm, jūs pati visu redzēsiet. Es atnākšu. Paldies. Tiešām liels paldies. Es tev obligāti bija jāvalkās. Kas tev ir? Es varbūt gribēju vienu pati pasēdēt. Es kapim tur sēdēt viena pati. Oi, cik tu esi asprātīgs. Oi, un kā tu esi princese? Viņai saunu vienai vajagot, ja? Baidies, ka es tavs neskūtās paduses ieraudzīšu, vai? Man nav neskūtas paduses. Paskaties labāk pats uz savējām. Smirt pa gabalu. Kas man te nesmird? Es pat neesmu kārtīgi iesvīdis. Tas tāpēc, ka te nav pārāk karsts. Un tu jau karstāk nevarētu izturēt. Oi, es varētu gan karstāk izturēt. Sadaram, ka nevarētu. Sadaram. Sadaram. Tas, kurš pirmais iziet ārā, tam jāvāc prom pavisam. Labi? Labi. Sarunājuši. Labi, sarunājuši. Uzgriezīsim karstumiņu. Да? Ой, mana киска, ну beidzot klāt. Prieks, ka piekriti. Я согласилась только потому, что ты угрожал моим родителям и моему ребенку. Только поэтому. Так, не разговаривай со мной таким тоном. Ты всегда говорила со мной мягким голосом. Вот когда-то говорила. Ну, давай вспомним старые времена. Я не понял, в чем дело. Ни в чем. Покажи мне эту записку. Расписку долговую покажи мне. Ты что, мне не доверяешь? Я всегда делаю то, что обещаю. Вот. Ты ацим. Ну? Хорошо, а теперь пообещай мне, что когда мы переспим, ты мне ее отдашь. Года вот. Ну, наспел у нас. Ну. Я уже устал ждать. Silvuš, Man ar tevi jārunā. Jā. Nē, man tagad nav laika. Man ir jāskrien. Nē, Silvija, tas ir ļoti svarīgi. Runa par Megiju. Par kādu Megiju? Nu, vot šitā meitene jums Nu, te kas ir ar apgrozās. viņu? Nu, vot, sidi, viņa apzaga manu draugu Janisu. Ko tu saki? Jā, vot Janis bija atnācis te, lai to naudu atdabūtu. Kādu Jānu to ar ūsām? Nu, es zinu, jā. Un to- tev ir to viņa tādi saka- briesmīgi draugi. Labrīt, kādi man tādi briesmīgi draugi? Cik briesmīgi viņš izturējās pret Megiju. Tas ir maigi izsakoties šausmīgi. Es domāju, ļoti pareizi viņš droši vien izturējās. Tāpēc, ka viņa šļuha, pilnīga prostitūtka. Neko citu jau arī no tādas nevarēja gaidīt. Pagaid, Helēna, tu kaut ko nejauc. Megija ir kautrīga un klusa sieviete. Viņa vispār nemāk ar pretējo dzimumu kontaktēties. Šitā, jā? Jā. Nu, kā ir? Lieliski. Nemaz nav tik karsti. Es to pašu saku. Ja tas ir pats karstākais, tad tas ir nožēlojami. Es esmu bijis arī daudz karstākās pirtīs. Mani tev tāpat nepārspēt. Aha, to mēs vēl redzēsim. Bez tas sejas sarkana kā tomāts. Tev ir tieši tikpat sarkana seja.
Anī, paklausies, nu. Ja tev slikti, nu neāksties. Ejam abi divi reizē ārā, būs neizšķirts. Hei, tici man, es izturēšu par tevi ilgāk. Nu, labi, skaties pati. Anī, tev viss labi? Просто духи пахнут. Нет, это ты, я помню. Но я не понимаю, ну в чем дело? Ну ни в чем, я не могу вот так сразу все и... Так, если ты согласилась, что ты из себя Деву Марию строишь, а? Не надо на меня кричать. Я просто пытаюсь настроиться, чтобы нам обоим было как-то хорошо. Ну, я попытаюсь тебе помочь. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда. Киска. Tā, Helēna, man tagad nav laika. Es aiziešu uz pusstundu un es būšu atpakaļ. Nē, tu laikam mani nesaprāti. Man to vajag nokārtot tagad. Vai tu man pasaki, kā es to Migiju varu satikt, un tad tu vari iet savas darīšanās? Es nezinu, vai es tev viņas adresi varu dot. Jānis pret Megiju izturējās vardarbīgi. Nu, bet tas Midrila nozaga viņam maku. Bet kāpēc tad viņš neteica to man un Vadimam? Viņš vienkārši atnāca un uzdevās te par klientu. Nu, bet tāpēc, ka viņš ļoti inteliģentnis, pieklājīgs cilvēks. Viņš vienkārši gribēja to lietiņu nokārtot bez palīdzijas, klusiņam, bez liekiem trokšņiem. Es redzēju, kā viņš to darīja. Viņa bija pārbijusies līdz nāvei. Tāpēc, ka kurš ir vainīgs, tas bailīgs. Nu, labi, varbūt viņš bija iedosmīgs, varbūt uznāca tur puisim nervi. Kādā tu pati būtu, ja viņa to naudu būtu nozakusī tev? Helēna, man liekas, ir noticis kaut kāds pārpratums. Nu, Megija nav zaga. Oi, davai, Silvoš, mēs tur visu разберемся, nokārtosim paši. Tu iedod man viņas adresīti un viss. Es nemaz nezinu, vai es tā varu dot viņas koordinātas. Megija tomēr ir mana klienta. Un es klientu datus neizdodu. Un viss sveiki. Man tagad nav laika. Ой, Silvoš, nu зануда! Кисонька. Ну, я не понимаю. Ну, что ты меня разжигаешь? Что? Я тебя обнимаю, ты отодвигаешься. Я обнимаю, ты отодвигаешься. У нас будет секс или нет? Будет. Когда? Через час, через два. Когда? Я не могу вот так сразу. Сразу да, ты не можешь, не могу. Да? Ты не можешь сразу. А получить расписочку ты сразу хотела, да? Посмотри, как я тебя встретил. Шампанское, красивая постель. Ну, иди ко мне. Nu, иди ко мне. Nu, в чем? Mans uzticīgais vīrs, ne skaisti. Es varu skaisti, paldies tev. Ko tu vari paskaidrot? Ko tu man paskaidrot? Tu mani krāp manā acu priekšā. Tu aptver, ka es tev esmu blakus telpā. Es tev te gatavoju romantisku pārsteigumu. Viņa pēkšņi atnāca un... Vadim, beidz melot! Nu, tici man. Nu, tici man. Ах, Евгения! От Евгения! Anī, tu dzirdi mani? Anī! Halo, ātrā palīdzība. Meitenei Anī? Kas? Viss labi. Kas? Kā tev ir? Kā tev ir? Nu. Es tur reāli noticēju. Ak, Dievs, ja tu šobrīd redzētu sasi. Re, kur ir mammas parādzīme, es to dabūju. Mūk. Ko tas vispār nozīmē? Kāpēc tu neaizbrauc no pilsētas? Man vajadzēja naudu. Tikai lūdzu nesaki man, ka tu atkal strādā pie Felsenbacheriem. Jā, strādāju. Kolosāli.
Tu nezināji, ka viņa meita satieks ar Jāni. Tas ir bīstami gan tev, gan man. Tieši tāpēc es arī atnācu. Helēna ir par mani uzzinājusi un tagad mēģina man tikt klāt, un es nezinu, ko darīt. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni